Un es saskāros ar traumu, kura 99% cilvēku es ļoti esmu vīlies sevī. Jā, tev nekas nesanāk, tev neesi pietiekami labs, tev nemaz nevar palīdzēt tiem cilvēkiem. Es dusmojos uz sevi. No tām dusmām velku sev iekšā tādā zemā emocionālā ciklā, kur es tā kā nevaru vairs tikt ārā, un es sāku paslīdēt visādiem stulbiem kārdinājumiem. Gribās skatīties filmas, ēst visādus draņķus. Un tajā brīdī es 5. klasē būdams pieņēmu uzskatu pār pasauli, kad mani mīlēs, mani cienīs, mani novērtēs tikai tad, kad es performēšu. Mēs atrisinājām to traumu, un tajā brīdī, protams, asaras pa gaisu, laime, vienkārši sirds uzsprāgst. Es padalīšos ar somatiskās elpošanas pieredzi, kur es atbrīvojos no dziļas traumas, kas man ietekmēja pilnīgi visu manā dzīvē. Pirmkārt, kas ir trauma? Tas nav nekas tur varbūt crazy traks noticis ar tevi. Ar tevi vienkārši nenotika tas, ko tu vēlējies. Nepiepildīja kādu no tavām ekspektācijām. Nav tur jābūt nekam traģiskam. Nav tur, ka tev sita bērnībā, nav tur, ka tev izvaroja un tā tālāk. Un ejot iekšā biznesa pasaulē, cilvēks saskarsies ar pilnīgi visām traumām. Biznesa pasaule ir tā vieta, kur tev izpurinās un parādīs tavus personalitātes tumšākos iezīmes, kuri tev būs jārisina. Ja nē, tu tā kā atkārtos viens un tāds pašs rezultātus, un tavu dzīve būs tā kā pa amerikāņu kalniņiem. Un es saskāros ar traumu, kura ir, kā jau teicu, 99% cilvēku. Un tā trauma ir: mēs piesienam savu vērtību rezultātiem. Ja mums nav kaut kāda rezultāta, ko mēs vēlamies, mūsu emocionālā sistēma iet lejā, mēs noslēdzamies, mēs ieslēdzam iekšā fight, flight, freeze, mehānismu, kreativitāte pazūd, enerģija pazūd, deksme pazūd, tu vienkārši noslēdzies, un tu gaidi, kad tas pāries. Es savu vērtību biju piesējis klāt biznesa rezultātiem. Attiecīgi, cik cilvēki ir manā coachingā, cik naudu es pelnu, un ja, piemēram, es nepelnu to, cik es gribēju pelnīt, vai es nedabūju iekšā akadēmijā tik daudz cilvēku, cik es gribēju. Es ļoti esmu vīlies sevī, es dusmojos uz sevi. No tām dusmām velku sev iekšā tādā zemā emocionālā ciklā, kur es tā kā nevaru vairs tikt ārā, un es sāku paslīdēt visādiem stulbiem kārdinājumiem. Gribās skatīties filmas, ēst visādus draņķus. Manai personalitātei paslīdēt tādām lietām vairs nav normāli. Es parasti esmu strukturizēts, disciplinēts, enerģisks un kreatīvs un tā tālāk. Un tad es jau caur saviem instrumentiem, caur savu journaling procesu tā kā analizēju, skatījos, kāpēc tās emocijas parādās, no kurienes tas parādās. Un man jau sāk parādīties tāda kā apziņa, ka es zinu, ka tas nāk no bērnības, tikai šobrīd es nezinu, no kurienes, kad un kas tika pieņemts. Pateicoties maniem cilvēkiem akadēmijā, es saņēmu ziņu no sava Egila, kurš teica: hei, tu par šito esi runājis vairāk kārt, varbūt tu vari aiziet paelpot. Es tev varu iedot kontaktus. Es uzrakstīju Annai, es uzrakstīju Inesei, un es sarunāju tikšanos. Un es aizgāju uz tikšanos, mēs runājam ar Annu un Inesi. Viņas man izvelk ārā to manu kodolu, no kurienes es nāku. Viņas saka: skaidrs, tev viss ir saprotams, kur tā pagātne tev šobrīd tur. Un tad mēs iegājām elpošanas procesā. Elpošanas procesā tu vari nonākt zemapziņā, un tu vari nozemināt sev līdz tam punktam, kur tavu zemapziņa parāda tev, kur tu esi pieņēmis to uzskatu. Un manā gadījumā mans prāts strādā caur screenshotiem, un nonākot līdz tai zemapziņai un pielicis priekšā bilde, kur mana ome ar mani beidzot tā riktīgi līdz sirdsdziļumiem lepojās vienreiz manā mūžā. Un tā situācija bija tā, kad es beidzot biju nopelnījis labo un teicamo diplomu 5. klasē. Nekad citreiz mūžā es neesmu dabūjis labo un teicamo diplomu. Vienreiz mūžā, vienreiz pusgadā es nopelnīju to labo un teicamo diplomu. Un es atceros to dienu, kad es pārnācu mājās, kas parāda, ka man ir labā teicamā diploms. Taču mana ome vienkārši no pārlaimīguma, no prieka, no laimes, taču nezināja, kur likties. Visiem lielajās dalījās, stāstīja, ka Mārtiņš tomēr gudrs, viņš ir tik labs, viņš ir tur labākais, un beidzot viņam kaut kas sanāk dzīvē un tā tālāk. Un tajā brīdī es 5. klasē būdams pieņēmu uzskatu pār pasauli, kad mani mīlēs, mani cienīs, mani novērtēs, un es būšu pietiekami vērts tikai tad, kad es performēšu. Tajā brīdī es saņēmu to sajūtu, un es izveidoju to screenshot, un tikko kā man nav tie rezultāti, kurus es vēlos savā dzīvē, es jūtos nelaimīgs, nenovērtēts, necienīts,
bet tas nāk tikai un vienīgi no traumas. Pat kā piemēru vienkārši iedošu. Jā, varbūt tur pašā mēneša sākumā kaut kāds cilvēks nenoslēdz savā coachingā. Vēl man ir, 25 dienas, bet es jau tajās pirmajās dienās sev ielieku, jā, tev jau nekas nesanāk, tev nevis pietiekam labs, tev nemaz nevar palīdzēt tiem cilvēkiem, un noslēdz sevi. Un tajā brīdī tu darbojies pēc tās traumas. Tās traumas, ko tu tur biji ko tu biji pieņēmis. Un tas, ko mēs tajā elpošanas sesijā izdarījām, mēs atrisinājām to traumu. Es to screenshot pārmainīju uz to, ka es esmu mīlēts, lai vai kas. Es esmu novērtēts, lai vai kādi man ir rezultāti dzīvē. Un tajā brīdī, protams, asaras pa gaisu, laime, vienkārši sirds uzsprāgst, kosmos, viss notiekās. No tās dienas dzīve vairs nav bijusi tā kā pirms tam. Mans iekšējais dialogs ir ļoti draudzīgs. Es vairs neesmu tāds nežēlīgs pret sevi. Un tas, ko es tagad jūtu, ir tas, ka ir grūtības, ir problēmas, ir situācijas, bet es meklēju to vēl vienu variantu, kā var to pārmainīt. Nošiftoju to perspektīvu, izmantoju tos instrumentus, paceļu savu vibrāciju augšā. Es neesmu tik negatīvs un lietas notiekās. Tas mans mērķis, ko es daru akadēmijā, ir apbūvēt apziņu ap šīm lietām, lai tu ieraugi, ka, hei, tu vari vairāk, tu esi labāks, tu jūti tos ciklus, tu nepaslīd uz tām atkarībām. Jo tev ir tā lieta, ka, ja tev ir konstant daudz tādas atkarības un tie kārdinājumi, tu jau nejūti, tu slāpē uzreiz tās emocijas un tu nevari atrast to ciklu sākumu. Tāpēc tas pirmais ir atbrīvoties no tām atkarībām, izveidot apziņu. Tad, kad tu esi izveidojis apziņu, tu sāc dzirdēt tos ciklus, atkārtojies tavā dzīvē, tu viņu vari pārinstalēt. Ja tu viņu nevari pārinstalēt, tad ir jāiet iekšā zemapziņā. Un ja tu ej iekšā zemapziņā, tu atrisini to lietu pavisam. Tu viņu izdzēs ārā no savas programmatūras, un tad tu pēc tam darbojies pavisam citā programmatūrā un dzīvē viss sāk notikties. Un tas nav tā, ka tā pēkšņi, bam, 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 lietas vienkārši krīt iekšā. Nē, tā enerģija atbrīvojas, kļūst daudz pozitīvāks, daudz pateicīgāks, daudz augstākās emocijās. Tad tās lietas sāk piesaistīties un iespējas sāk notikties. Un tad tavs izaugsmes process ir daudz ātrāks. Tā kā es ceru, ka tu saproti, par ko es runāju. Ja tu gribi šīs problēmas atrisināt, pirmkārt sadzirdēt, tad aizpild pieteikumu ePlayer akadēmijas mājaslapā. Sazināsimies, izrunāsim, parādīšu tev ceļu, parādīšu tev instrumentus, parādīšu tev lietas, ko darīt. Un pats galvenais, es gribu teikt, lai vai cik tālu tu esi savā izaugsmē, brīžiem būs jādara tādas interesantas lietas, lai palaistu to visu vaļā. Un tas ir tas, kas mums akadēmijā ir. Mums ir visi veidi speciālisti pieejami. Ja būs vajadzīgs kaut kāda kontakta, kaut kāda cilvēka, kas tev palīdzētu tev tik tālāk tavā dzīvē uz priekšu, to visu tur varēs dabūt. Tā kā saprot to, ka tu neesi saplīsis, tu vienkārši esi pieprogrammēts ar limitācijām, kaut vai tava misija šeit ir būt uzvarētājiem.